pērc Audi, brauc un baudi. Jā, bet ne šajā gadījumā. Ne šajā gadījumā čalīts atbrauc pie manis, draudziņš manējais, problēmas ar 1.6 benzīnu dzidēju, AHL dzinēja kods, Audi vecais. Problēma sekojoša. Aizbrauc pie kaut kāda AHN meistara uz galvas blīvas maiņa. Galva it kā nav savārpusies. Tajā ziņā viss labi, tos pārbaudīju, bet pēc galvas blīvas nomaiņas gāzās antifrīz eļļa visur pa visām malām ārā. Tātad, jā, šis te profesionālais mehāniķis pirms tam, jā, kas bija šo te remonta veica, galvas blīvas nomaiņa, kā varam redzēt, tūlīt ielikšu apakaļ vietā. Galvas blīvi it kā viss ok, bet šeit paliek tāda šķirbiņa. Domāju, tas jau ir nedaudz aizdomīgi. Kā izrādās, šis te cilvēks pēc šī te koda, jā, es paskatījos, nepareizo galvas blīvu nopircis un sākās problēmas. Tā kā problēmas sākās, ko šis te krūtais mehāniķis izdomāja? Viņš izdomāja, ka šo te, teiksim tā, noplūdes problēmu atrisinās ar stop leak. Tāpēc visa antifrīzes sistēma tagad ir pilna ar šādu te foršu šņagu. Jā, paldies krūtajam mehāniķim. Bet, savaidīsim visu kārtībā, paņemsim, izskalosim bloku, paskatīsimies abu ko citronskābu etiķi, paskalosim bloku, liksim jaunu galvas blīvi, pareizu blīvi. Un savaidīsim atkal kārtībā šo te skaisto dzinēju. Šeit lūk tad pareizā blīva, it kā jau viss gandrīz vienāds ir, bet ir viena maza niansīta. Lūk, šī te vieta, jā, un attiecīgi pa šo te vietu, tad arī gāzās ārā gan antifrīz, gan eļļā, cik es saprotu no tā mana drauga. Tā kā man brīžiem jābrīnās, kā cilvēki var būt tik lieli rukažopi. Vienkārši nesaprotu šo te cilvēku. Tā kā man nav vecā galvas blīva, man ir grūti pateikt, kā viņi izskatījās, bet jā, cilvēks pat tik daudz kā salīdzināt jauno galvas blīvu, veco viņš nespēja. Viņš uzlika šo te galvas blīvu, nav jausmas no kāda dzinēja šī tā ir blīva, bet izpildījums ir kā daudz maz vienāds, izņemot ar šo te niansi, lūk šo te vietu. It kā cauri un pārējie viss sakrīt, bet ir maza niansīta, lūk šī te vieta, kas mums tad attiecīgi aizsadz, jā, aizsadz, lūk, šos te kanālus. Neko, ņemsim, tīrīsim galvas blīvi, kādu galvas blīvi, ko es muldu, tīrīsim bloku, tīrīsim ārā visus šos te sūdus, jā, redzat, te ir vienkārši happy days, viss bloks ir piedirsts, piekakāts, jā, pilnīga mērce tur iekšā ir. Cerams, ka dzinēja viss būs kārtībā, jā, mainīsim blīvi, liksim pareizo blīvi, un tad jau parādīšu, kā tad mums beigās smuki rūcēs šis te dzinējs. Galvenais, es ceru, ka nebūs problēmas ar šo te, jo uzliekot šo te nepareizo galvas blīvi, dzinēja blokā palikuši šādi te nospiedumi no galvas blīves kniedītes, tādas, re, kur šeit ir viens nospiedums. Tas varbūt būtu ok, bet šis te man nepatīk tieši uz maliņas, šeit nospiedums. Pie tam izskatās, ka šis te cilvēks ir mēģinājis, es nezinu, skrūgriez vai ko, galvu ņemt nost, šeit arī bojāta galvas blīve, ne galvas blīve bloks. Šeit tas pats stāsts, arī nospiedums. Ko lai saka, rukažopi, vienīgi rukažopi visur. Bloks ir tagad notīrīts, jā, izskatās tad šādi. Problēmiņa ir tā, ka no nepareizās galvas blīvas nospiedums šeit palicis, rekur viens. Otrs bija vēl kaut kur, jā, tā vieta, kur tas skrūgriezes bāsts,
nu, ko darīt. Pats bloks, jā, nu tāds 50-50, es teiktu. Ir bojājumi vai nepūtīs garām, grūti pateikt. Bet tā kā mans draugs ir tāds jau, teiksim tā, stipri finansiāli iznīcināts, tā to varētu teikt, iznīcināts, jā, finansiāli, tad, nu, mēģināsim saglābt šo pašu bloku. Kā būs, tā būs, jā. Kā būs, tā būs, jā, kas tad jauns, nu, nosacīt jauns motors no šota būs. Neko, liksim virsū galvas blīvi, notīrīsim pašu galvu arī, un, nu, tad jau skatīsimies, kā tā būs, bet, nu, jā, man, diemžēl, tā bišķiņ nepatīk šis te. Bet, nu, mēģināsim, ko lai saka. Aizmirsu pieminēt, protams, tās bojātās vietas galvas apstrādāšu ar speciālu galvas laku. Šī laka ir paredzēta tieši šādiem gadījumiem. Maz kas zina cilvēki, ka ir šāda laka, ja, tieši šām vietām. Tad, ko šī laka dara, ielikšu augšā kaut kur video stūrī nosaukumu Loctites bija, tagad no galvas neatceros, bet, nu, es iepaustošu augšā nosaukumu, ja jums interesē, varēsiet pasūtīt. Ko šī laka dara? Viņa iztur lielu spiedienu, man liekas, līdz 350 bāriem bija un lielu temperatūru. Un viņa principā veido tādu kā elastīgu blīvi, hermetiķi, nezinu, kaut kā tā. Šī laka paredzēta starp cieši montētām virsmām un viņa aizpilda tās, teiksim, gropītes šādas te. Un tad palīdz labāk noblīvēt virsmas. Šī laka tieši tad paredzēta šādām te lietām. Līdz ar ko, jā, liekot šādu laku, mums parādās lielāka varbūtība, ka šis te remonts izdosies. Pat ņemot vērā, ka ir šādi te bojājumi. Tā tad izskatās šīs te bojātās vietas, apstrādātas šo te laku, un tad principā liekam virsū galvas blīvi, un cerēsim, ka tās bojātās vietas tiks perfekti noblīvētas. Tieši tas pats stāsts arī ar galvu, kurās vietās ir kaut kāda bojājuma galvā, tad arī šo te laku var mēģināt tad šīs te bojātās vietas aizpildīt. Bet galvenais darām to ātri, jo, protams, ka laka cietē un baigi jūs ilgt garumā nevarat šo te procesu. Tā, galvas blīvi virsū un liekam virsū galvu. Pirms uzlikšanas un tīrīšanas. Šādi izskatās tad galva satīrīta. Šeit, protams, ir tādi mazi bojājumi galvā. Tad šīs te vietas paņemšu ar šo te laku, ko es jums parādīju, apstrādāšu. Un, jā, var redzēt, kur ir tie mazie bojājumi, korozijas. Apstrādāšu ar laku un, principā, vajadzētu būt ok tad. Varam likt virsū. Tā, šādi izskatās galva. Protams, aizmirsu arī pieminēt, ka virsma obligāti jāattauko ar attaukotāju vai bremžu tīrītāju. Nu un ko, principā liekam virsū un valkam klāt galvu. Nu un, protams, ka jauns skrūvīts liekam iekšā. Tas jau, principā, es domāju, ka nav jāsaka nevienam. Te jau motors bišķiņ palikts kopā par metkām. Tad OT šeit, ja, augšā. Viena metka, augšējais maiņas punkts pirmajam virzulim. Un uz šķīvi šeit tāds maziņš iegriezumiņš uz vāka un tāds pats iegriezumiņš uz šķivaka. Otra metka un tagad viņš man bišķiņ piespriegojies, te grozīju, bet principā, jā, šo te spriegotāju noliekam šeit pa vidu. Es nezinu, kāpēc viņš tagad pats piespriegojies, ir mazliet pārregulēšu nedaudz. Jā, un tad tas ar spriegotāju trešā lieta ir. Šis te ļoti vienkāršs ir zobsiksnes maiņa, ļoti vienkārši, nekas tāds īpaši sarežģīts nav. Principā divas metkas, viena šeit, viena augšā un viss būs kārtībā. Celiņas siksnes salikts apakaļ jau, tas viss izdarīts. Kolektors uzlikts, pa lielam jāsaliek apakaļ antifrīzes sistēma, radiatori, un tad jau varēs šķilt augšā.
Mašīnīt sildās augšā tagad. To procesu, kā es visu salasīju kopā, es to nefilmēju. Principā es neredzu baigo jēgu tur filmēt, nekas interesants, tāpat nevienam tas neinteresē. Jā, mašīna pabeigta, viss strādā. Antifrīzes vēl, protams, būs jāuzlej, jo tagad atvērās termostats un nokrita līmenis. To pēc tam jāuzlej. Nu, kaut kā tā. Viss pagaidām strādā. Paskatīsimies eļļu, kāda izskatās, vai nav kaut kāds piejaukums. Uztaisīsim varbūt testu, atgāzu. Ja viss būs kārtībā, tad čotkins. Čombs varēs gāzt atkal. Nu, kamēr nosprāks varbūt atkal šis auto. Bet nu tā, jā, viss kārtībā un var gāzt. Tā kā ceru, ka kādam kaut kas noderēja. Iemetiet laikus, iekomentējiet. Davai, pīsiņš.